Sveiks, mans mīļais skatītāji! Mūsdienīga veselības aprūpe un individuāla attieksme pret ikatru pacientu – tā ir Dr. Mauriņa klīnikas filozofija. Šodien ar klīnikas speciālistiem runāsim par laparoskopiju. Dr. Mauriņa klīnikas ārste Dr. Sintija Lapsa ir pieredzējusi ķirurģe, kura specializējas gan fleboloģijā, gan laparoskopiskajā ķirurģijā un nepārtraukti pilnveido savas zināšanas gan Latvijā, gan ārvalstīs. Kāda ir priekšrocība operējot laparoskopiski attiecībā pret parasto klasisko operāciju? Tātad attiecībā uz laparoskopiju priekšrocība ir tāda, ka ir ātrāks atkopšanās laiks pēc operācijas, ir mazāks sāpju sindroms, attiecīgi cilvēkam ir mazākas sāpes pēc operācijas, un viņš ir spējīgs ātrāk atgriezties darbā. Kā jūs uzskatāt tās vērtības prioritārās tehnoloģijas vai tomēr arī cilvēciskais faktors? Ir jābūt dualitātei. Protams, ir svarīgas arī tehnoloģijas, bet darbā ar pacientiem vienmēr ir svarīgas savstarpējās attiecības un uzticības izveidošanās. Sveika, Madara! Sveika! Madara ir skolotāja un viņa piekrita padalīties ar savu pieredzi. Saka, lūdzu, kādas bija veselības problēmas, kad bija jāizšķirās par operāciju? Es zināju, ka man ir žultsakmens, īstenībā jau 10 gadus. Un, kad es sāku domāt par operāciju, palika aktīvāks dzīvesveids, vairāk bija iespējas ceļot un strādāju skolā un sapratu, ka var arī pienākt tas brīdis, negaidītās tās sāpes nepiemērotā brīdī. Tas nozīmē, ka tu tomēr atliki, jo tev bija bailes no operācijas. Ļoti. Man ļoti vispār ir bail no operācijām. Un teorētiski it kā, ja var atlikt, kāpēc taisīt operāciju? Un kāda ir pieredze ar laparoskopiju? Vai tev bija tāda sajūta kā uzticēšanās, ka tomēr tā nav atvērta operācija? Ārsti ļoti labi visu paskaidroja un arī apkārtējiem pajautāja, kā bija. Ārsti pārliecināja un sapratu, ka nav jau laikam nemaz tik traki, kā es pati savā galvā biju iztēlojusies. Bet nebija traki? Nē. Es jau, kad pamodos pēc operācijas, tad es jau pēc 2 stundām domāju, ka Dievs, kuras bija ātrāk. Tieši tā. Un atveseļošanās process, kā tas notika? Nekādas sāpes. Man nebija vispār nekādas sāpes, arī tā, kad izgāja zāles. Nē, man nekādas sāpes nebija. Vienkārši mierīgāks dzīvesveids, pāris nedēļas un viss. Kā ķirurgs izvēlas operācijas metodi? Principā operācijas metode tiek izvēlēta tas, kas pacientam ir visaudzīgākais. Lielākajai daļai pacientu laparoskopija ir absolūti iespējama. Ja pacientam ir iespējams iedot narkozi, tad arī praktiski visiem laparoskopiska operācija ir iespējama. Ir ļoti atsevišķi gadījumi, kad būtu jāizšķirās par vaļēju operāciju. Dr. Mauriņa klīnika ir kļuvusi par zīmolu, kur tehnoloģijas mijas ir cilvēcisku attieksmi. Ko tas nozīmē ikdienā? Mēs runāsim ar profesoru Mauriņu. Ikdienā noteikti tas prasa daudz vairāk no ārsta un no ārstniecības iestādes, jo ir ļoti būtiski daudz tie komponenti, kam būtu jābūt. Tādā brīdī ārstniecības iestādē viņai būtu jābūt vērstai uz pacientu. Jūs jau redzat to, ka sākot no tā, kā pacients atnāk, tad viņam jau ir ļoti īsi paiet līdz tam brīdim, kamēr viņš jau nonāk pie pacienta. Tad mums ir svarīgi, lai pacientam nebūtu ilgi gaidīšanas laiki. Prasības pret tehnoloģijām ir nepieciešams ļoti daudz dažādas un mūsdienīgas tehnoloģijas, lai mēs varētu ne tikai diagnosticēt, bet tālāk arī pacientu ļoti precīzi ārstēt. Tātad ļoti būtisks etaps ir šīs ārsta zināšanas un kompetences, lai viņš arī pārzinātu visas mūsdienīgās metodas. Tātad visas tās metodas, kas mūsu arsenālā ir, un tādā brīdī vizītes laikā katram pacientam ļoti individuāli tiek jau pieņemts lēmums, kāda ārstēšana tiks veikta un kādas būs šīs sastāvdaļas. Un kas ir raksturīgs šai precīzijas medicīnai, tas, ka mēs arī varam būt tā, ka ārstēšanu dalām vairākos etapos, lai pēc iespējas samazinātu šo ar operācijas saistīto traumu, sāpes, un pacients pēc iespējas ātrāk ne tikai iegūtu ļoti labu rezultātu, bet viņš nejust to, ka vispār viņš ir ticis ārstēts. Cik svarīgi ir laicīgi plānot operāciju?
Protams, svarīgāk ir to darīt tiklīdz kā sākās kāda simptomātika, ir pierādīta diagnoze, attiecīgi trūci vai žultskapņu slimība. Operācija ir tehniski vienkāršāka, ja nav bijuši, teiksim, žultspūšļu iekaisumi dažādi. Operācija norit daudz ātrāk, veiksmīgāk ir iespējams atkopties. Līdz ar to, protams, labāk ir ierasties tad, kad tikko kā sākās sūdzības un risināt visu laicīgi. Ja mēs jau laparoskopisko metodu pielietojam Latvijā kādus gadus 30, un, protams, laparoskopija pilnīgi mainīja to veidu, kā tiek ārstēti pacienti, jo viss, kas ir saistīts ar gariem griezieniem, tas saistīts arī ar lielu operācijas traumu un ilgstošu atlapšanu un daudz dažādām iespējamām blaknēm pēc tam. Un, protams, ja visu to, ko mēs varam izdarīt caur maziem vai dūrieniem vai nelieliem griezieniem, tas pacientam būtiski samazina gan šo te operācijas traumu, gan pātrina atveseļošanos. Varbūt tas nākošais lieciens vēl, ko es redzu, kas būs pavisam jau tuvu, ir tas, ka mēs lietosim nevis laparoskopiju kā metode paliks, bet tā tiks darīta ar robotiem. Tātad pavisam īsts brīdis, es domāju, Latvijā, ka mēs arī uzsāksim ārstēt pacientus pielietojot robotu tehnoloģijas, kas vēl vairāk samazinās šo traumu un pie dažām, teiksim, tādām īpašām indikācijām, kas ir ķirurģijā, dos vēl labākus rezultātus nekā tā ir parastā šī laparoskopiskā metode. Bet, protams, nenoliedzami, laparoskopija ir pilnīgi izmainījusi mūsu pieeja pacientu ķirurģiskā ārstēšanā, un tas ir iespējams šobrīd arī pie mums klīnikā. Sakiet, kādas operācijas tiek veiktas Dr. Mauriņa klīnikā? Tātad tas, ko mēs veicam, ir laparoskopiskas dažādu veidu trūču plastikas, holecistektomija, žultspūšļu izņemšana, varam veikt arī appendektomiju, kas varētu būt hroniska apendicīta gadījumā, un bariatriskas operācijas. Kādi medicīniski virzieni vēl klīnikā tiek attīstīti? Mēs cenšamies attīstīt visu to, kas ir mūsdienīgs un ko mēs varam nodrošināt inovatīvi, maz invazīvi. Protams, ka klīnika kā tāda ir sākusies, un tas pamats, kas mums ir tā vēja diagnostika un ārstēšana. Tad šeit mēs darām ārkārtīgi daudz. Es domāju, ka vairāk kā 60% no visām Latvijas operācijām tiek veikts pie mums klīnikā. Otrs virziens, tā ir proktoloģija un tātad proktoloģisko saslimšanu diagnostika un ārstēšana. Šeit arī mums strādā 4 ārsti, kas nodarbojas tikai ar šo proktoloģisko saslimšanu diagnostiku, un tās metodas, ko mēs esam ieviesuši šobrīd, jau visi pārējie Latvijā viņas arī kopē un atdarina. Tas, protams, mūs priecē, līdzīgi kā fleboloģijā. Tad mēs ļoti darām daudz dermatoloģisko ārstēšanu diagnostiku, tātad sākot no dažādu ādu veidojumu diagnostikas līdz tas, kas ir būtiski mūsu pacientiem, ka viņas grib izskatīties jaunas un skaistas. Tātad viss tas, kas ir virzīts uz to, lai cilvēks arī novecojot būtu pēc iespējas ilgi, teiksim, saglabāt jaunavīgu ādu, tātad rūpējamies par ādu. Papildus šeit mums nāk tāda kosmetoloģija, viss, kas mums ir atkal atsevišķi virziens, kur mums vajadzīga šī ādas dažādas procedūras, gan pirms ārstēšanas, gan pēc. Arī lāzera ārstēšanām, jo, protams, ka viens no pamatrīkiem, ko mēs lietojam, ir dažāda veida lāzeri. Klīnikā ir ārkārtīgi daudz. Katrai indikācijai piemēroti lāzeri un IPL tehnoloģijas, tātad, ar ko mēs veicam šīs ārstēšanas. Tad kā tāds jaunums, jo nevienmēr dermatologi visu var izārstēt, un, teiksim, ienāk tāds brīdis, ka viņi saka, ne, šeit mēs vairāk ar ādu tālāk netiekam, tie vajadzīga ķirurģiska kāda operācija. Tad mums šobrīd arī strādā plastiskais ķirurgs, dr. Anda Gaile, kas kā reiz dažādas šādas te situācijas risina jau ar plastiskās ķirurģijas palīdzību, un tā ir atkal ļoti būtiska sadarbība starp dermatologiem, kosmetologiem un plastisko ķirurgu. Tas ir atkal tāds komplekss, pasākumu komplekss, kas ir vērsts tieši uz sejas ovālu un ķermeņa skaistumu. Tad, kā mēs jau runājam, ir laparoskopiskā ķirurģija, jo mums klīnikā strādā vairāk kā 20 ķirurgu, tātad ļoti daudz, Latvijā tikai 300 ķirurgi, tad gandrīz 10% strādā pie mums, tātad, kur mēs arī ārstējam dažādu veidu ķirurģiskās saslimšanas, un, protams, arī algoloģija, hroniskās sāpes, pacienti paliek arvien vecāki, un arī tā ir tēma, ko nodarbojas atkal mūsu algologi, anesteziologi tieši ar hronisko sāpju
jautājumiem, un arī, protams, diagnostika beigās. Ja, tad mēs arī veicam šeit, kas jāatcerās, teiksim, šo sonogrāfisko diagnostiku pagaidām, bet mums ir plāni arī attīstīt arī tālāk pēc nepieciešamības, kas būs mums nākotnē, arī vairāk šo te radioloģisko diagnostiku noteikti. Tātad viss tas ir orientēts uz pacientu, uz viņu precīzu ārstēšanu, un tā skaitā arī laparoskopijā un dažādās citās ķirurģijās, kur mēs mēģinām nodrošināt visu iespējamo labāko ārstēšanu, kāda ir iespējams šobrīd aktuāli pasaulē.